Pasaulē viss kaut kas gadās, ja aizmirst draugus. Tagad mūsu pienākums ir atgādināt cilvēkiem par draudzību. Un no dēls, ej un pačievienē. Nu tad lidojam kopos. Tēvs priekš manis vienmēr ir bijis personība numur 1. Jā, un ir ceļš tajos pusauģu gados. Jā. Ir ar viņu ir aprunāts tik daudz lietas un dažādi mērķi un dažādas rīcības un gan par mācībām, gan par sportu, gan par meitenēm, jā, gan par sadzīvi. Paldies, ka piezvanīji. Sveiciens kundzei. Atā, paldies. Es 2 gadus dienēju Vācijā. Burtiski mūsu pirmajā tikšanās reizē ar tēvu. Viņš tā kā atvēra, pacēla dīvānu uz augšu, izvilka ārā tādu smuku sapakotu videokameru. Reku, tev ir videokamera, man vajag filmēt koncertus. Tā sakot, ņem, mācies un neizstrādāja. Tā sakot, viens bērns būs pie vietas vismaz, jā. Otrais mēs nekad vairs neatradīsim. Lai gan tur, jā. Nu tad kādas atmiņas, tur tādas jocīgas atmiņas, ir dīvainas atmiņas, plikas kājas un ledus un sniegs, ir dzimis sniegainā laikā. Kad māmiņa mani nesāja un pienāca tas brīdis, tad viņa atradusies starp dzīvojamo māju un kūti, gājusi apkopt kūts soli un nākusi atpakaļ un palikusi pusceļā starp māju un kūti. Tāda dīvaina piedzimšana starp šiem. Ne jau varbūt aiz sniega kupana, tas būtu pārāk dīvaini, bet paspējusi tomēr aiziet līdz savai istabai un turpat mājās arī es esot piedzimis. Vienmēr sargāts, vienmēr apgādāts, gādāts. Pilsētnieks atbraucis, vai ne? Es jau viss smēju. Un šita tika sēdēt, bet viņš ir vienkārši zemē ielicis. Vai cik labi? Cik labi? Prima. Labāk būs vairs nevar. Nodibinājās Teātra institūts, kuram vajadzēja jau arī vidusskolas izglītību. Tā kā man iznāca mācīties ir Teātra institūtā, ir vienlaicīgi arī vidusskolā. Tā es nobeidzot institūtu, arī reizē nobeidzu vidusskolu. Pašā sākumā negāja sevišķi viegli un nevarēja tā atraisīties. Pedagogi patiešām runāja, tur jau nekas neiznāks un nav ko tālāk mācīties un mocīties, lai jau cilvēks pie laika apgūst kādu citu profesiju. Edgars Liepiņš pirmo reizi ieraudzīja viņa diplomdarbu, izrādīja, ka viņš tēloja krustiņu. Edgars bija no sākuma ļoti sasprindzis. Viņš spēlēja ar tādiem stingriem uzkuļiem, pēc tam viņš pamazam atbrīvojas. Tā viņam ļoti patika cirtot matus. Kā jau gāja frizētavā un varēja jau sajust tādu zilu dūmu strūkliņu virs Edža galvas, tā jau redzēja, ka Edžs atkal cirtojās ar lokšķērēm. Viņam ļoti patika cirtoties. Nu, un pirmā sastapšanās ar partneri man bija izrādēs Strakoņicu dūdenieks. Bet tur ir viens tāds skats, kuram viņam ir man jābučo. Un es jau pirms izrādes brīdināju, bučo vai nebučo, mamma skatās. Bet vai tā viņš klaus? Viņš darīja to, ko viņš gribēja. Kur velns pats neko neiespēja, viņš sūta sievišķi. Pie ubagas pieķi tu man esi novedusi un vēl tev nepietiek. Lai nolādēta tā stunda, kad es tevi apprecēju. Nu, Tīvs Pūspēdelis jau bija viņa, jāsaka, glancu loma, vai ne? Nele, mēs atriepsim Flandriju. Es tev pašūšu kareivja tērpu. Tūlīt. Tūlīt.
Tas ir darbs, kuru aizmirst nevar. Par Tilu tas ir svēts darbs. Manā dvēselē palicis uz mūžu. Domājams, ka tas ir pats augstākais sasniegums, jo aktierim liekam tā ir viens ir pats augstākais punkts, un tad viņš vai noturas līmenī, vai lēnām slīd uz leju. Un iespējams, ka es lēnām tomēr slīd uz leju, ir tādi palicieni augšup un atkal lejā. Nu, kā dzīvē, augšā un atkal lejā. Redz, kur nāk Bubis! Kur tagad apmetīsies? Te viens onkuls iesēdies. Nokārtosim. Palūksim onkulītim ierīkoties citur. Labvakar, tēvs. Labvakar. Atbraucat ciemos. Mēs tagad iesim mājās. Tev draugi atvainos. Vai ne? Paldies par informāciju. Viņam bija ārkārtīga pienākuma apziņa, un viņš atdevās savam darbam ar visu sirdi. Un es zinu, ka mēs tur spēlējām pēdējā laikā gaidīšanas svētkus, kur viņš tad puisi Almantu spēlēja. Un viņam jau toreiz ļoti sāpēja kājas. Viņš saka, Snigiņ, tu neuztraucies, ja es daudz mīņāšos, es nevaru mierīgi nostāvēt. Un tā viņš ar tā dīdījās, un kā nogainu skatos, viņš pilnīgi bruka kopā. Viņam bija milzīgas sāpes, ar kurā viņš cīnījās. Viens findralis stāvēja un bumburdukus ganīja. Rala, findrala, rala, 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 un bumburdukus ganīja. Kā aktieris viņš bija pilnībā pārņemts ar teātri, jā, jo tas, kad atnāk kāds pirms izrādes, ja, viņa bērns ir atnācis pirms izrādes, nu, bet viņš ir iekšā jau savā lomā ar savu lomas eksemplāru, ģērbtuvītē jau grimējās, ja, un pāris vārdi, un, ejiet, skatieties, tad jau pēc tam, un jau tika no bērnības pateikt, tu skaties to izrādi, pēc tam tu pasaki, kā bija, galvenais, lai nav tā kauna sajūta, ja paliek kauns par to, kas notiek uz skatuves, tad bija ļoti slikti. Kaut kas tiešām bijis, taču kas? Atmiņa kā zivs, kas izbēg tīklu, balta viņa galā šūpojās. Smej mans pajaco, smejas kolumbīnēm. Ir viņas lūpas asins sarkans vīns. Smej mans pajaco, jo tu labi zini, ka kolumbīni skūpsta arlekīns. Dīvainā kārtā tas loks noslēdzas. Es sāku 50. gadā ar lugu Pret kalnu, Annas Sakses, un beidzu ar lugu Sniegotie kalni, Priedes lugu. Tātad Pret kalnu un Sniegotie kalni. Tātad visu laiku ir kaut kur, tātad ceļš ir augšu pitkā. Man brūte dzīvo laukos, par līzi viņu sauc. Tā godis labi baro un daudz virs normas slauc. Kad svētdienās pie viņas švēt mani autobus, mēs ejam abi staigāt, kur upes līcis klūs. Šī tēla milzīgā popularitāte skatītāju masās zināmā mērā it kā uzspieda tādu masku, ar kuru tev nācās diezgan grūti cīnīties. Jā, bez šaubām to ļoti spēcīgi jau izjūtu, ejot uz skatuves pēc Hugo Diega, jo vismaz pagāja
3, 4, 5 minūtes pat, līdz skatītājs nomierinājās un sāka mani pieņemt tādu, kādu tēlu es tajā brīdī uz skatuves radīju. Jo man uznākot uz skatuves visiem tādas šalkas un tādas sačukstēšanas, Hugo Diegs. Tajā brīdī es tāds biju pavisam kas cits, bet es pamazām pie tā pieradu. Un vienīgā doma man bija kaut kādā veidā pārcirst pāri šim Hugo Diegam. Un sevišķi to izdarīt vēlējos uz skatuves. Ir pagājis laiks tādam Hugo Diegam, un ka ir nepieciešams arī satīras humora un estrādes formā meklēt jaunus ceļus un jaunus izteiksmes līdzekļus. Bet tas ir ļoti grūti, jo mūsu šodienas estrādes mākslā, satīras humora mākslā trūks tomēr tādu spilgtu autoru, kas spētu dziļāk un komiskāk, un sevišķi traģikomiskāk atklāt cilvēku negācijas, cilvēku vēlēšanos un nebūšanas mūsu šodienas, un varbūt, kas piemistu arī rītdienai. Tātad pietrūks tādu autoru, kuri spētu kaut vai tādu pussolīti vai pat solīti paiet savam laikmetam, savai paaudzei pa priekšu. Paldies Dievam, ka ir tāds ģīmis kā Hugo Diegam. Vēl jāsaka paldies Dievam, jo ar to var dabūt vēl pagaidām arī to, ko parasts mirstīgais dabūt nevar. Pat tur, teiksim, kostīmu drēbi, audumu par 2000 rubļu. Zaļā pudeļa platuda, goras atskatūda. Polis taču tā pudeli un mani aizved krūmu. Šādzem krūmu nokrīt pat man zorbēt un man stāvēt. Es saucu sveiks, lai dzīvo korķevāri. Šādzem krūmu nokrīt pat man zorbēt un man stāvēt. Es saucu sveiks, lai dzīvo korķevāri. Tās dziesmas gāja tautā un braucām arī apkārt. Latvijas laukus apciemojam, un arī mazie nākumi bija. Dziedot šīs dziesmas, tā kā kaut kas jau arī bijis tajā biznesā, veikalā. Bijām tirgotāji, veikalnieki, kaut kāds labums arī nāk, bet pats pamats jau bija prieks. Tas melodijas tās ir tās par gaišumu un par vārdiem arī, jo tu viņus varēji tulkot un uzņemt tā kā tu, un tāpat kā arī Elksnis tur. Nav vērts, ir krauhu ķērts par ķilķēns un klīmpa un lācītes. Un vesela rinda tādu dziesmu ar noteiktiem zemtekstiem, ar noteiktu triecienu spēku, un viņi to sajūta. Cik meiteņu ir mīlēts, cik pelīšu ir ķērts, no priekiem un no bēdām, cik baldi ir jānadzērts, no priekiem un no bēdām, cik baldi ir jānadzērts. Kas par zvērisku tādu spēku, tādiem diviem runčiem, un tas trešais, kā viņš skatās, kas tur iznāks. Tas ir tas pats, kas arī dziesmai, un uzstājieties uz skatuves. Tam jābūt zvēriskam spēkam, jābūt, lai tu pārsteigtu, lai tu izietu, lai tu sajustu, ka tas neaizrauj, tam tu it kā viegli pāri un ej ar nākamo. Jāsaka, par mikrofonu vispār ir tā ļoti strikts. Edgars bija, ka viņam ir tā nedziedošā balss. Ja, un šis ir man zināmais vienīgais mikrofons. Protams, ka tika dziedāts arī citos mikrofonos, bet tās prasības pat pret tehniku bija tik sīkas, ja, ka viņš ilgi piemeklēja sev tos mikrofonus, ar kuriem viņš strādāja. Un šis bija viens no tiem, kur viņš bija atzinis, ka tas ir tas, kas viņa balsi spēja vispār paciest. Vai tad to jūs par dziedāšanu saucat? Jā, es... Bet kas tad jums tur? Tā jau klarinete. Un jūs arī pūšiet? Jā, es arī pūšu, bet ne katru mirkli un ne katru acu brīdi, tikai goda dienās. Iemīlējies jaunkonzeņš, kam klusas naktis dar. Tumšā dārzā ieliena viņš un meitu satikts ar.
Satik car, meitu, satik car, meitu, satik car. Viss pie debesis veldes tumšs, tavas acis spīd. Dundurnieks, tas ir kolosāls darbs, un atkal Raimonds Pauls. Un viss, kas ir radīts kopā ar Raimondu Pauli, ir paliekoši un aizgājis tālu pāri pasaulē. Un tas ir daudz nozīmē manā muzikālajā padarīšanā Raimonds Pauls. Lai gan viņš ir asiņains Pauls, viņš ir nežēlīgs Pauls, viņš ir cieti ejošs uz savu mērķi un pie padarītā nemēdz atgriezties, un tas varbūt arī pareizi un labi, jo pie padarītā es arī atgriezties. Neatgriežos, es mēģinu radīt kaut ko jaunu, sliktāk vai labāk, tā ir atkal gaumas lieta vai, sauc kā gribi, bet jaunu, allaž kaut ko jaunu. Un tagad Raimonda Paula audzēknis Juris Kulakovs un viņu tie pavadījumi tādam sīkmāksliņas veidotājam un radītājam, tie ir dievīgi. Viņi nebaidās sevi pabāzt apakš aktiera. Plocen mani mei, viņa mazumāja sirdīti, raupie krūti, staigā pasaulīti, vienu acu mirklīti, spīdēt gaismā, laikā drīkstot no karas kaldiņa. Jauna supermuzikāla Viļņa atnešanās. Gadā Latvijā atnesas 2,5 miljoni sivēnu. Publicists Ēriks Hanbergs saka, ir mazi metieni, ir vidēji metieni un ir lieli metieni. Vieni omulīgi urkšķi, bet citi kviekuļo. Mēs nākam no neliela, bet kviecoša metiena. Kopdarbība visciešākā mums bija, kad šī programma par cilvēkiem un lopiņiem lauku mainībā. Un kā viss dinamiskāk un visradošāk mēs strādājām, kad Jānis Peters rakstīja šos tekstus un es šo scenāriju, un viņš pats meklēja šos melodiskos, radošos gabalus, ko iekļaut, un tad jau mēs aizgājām tik tālu, ka mēs kopīgi 3 gadus ceļojam pa Latviju. Tas jau man bija milzīgs pagodinājums. Un tad viņam bija tas teiciens vienmēr, Ērika, ja zālē būs kaut viens tukšs krēsls, tad ar mums ir cauri. Un nekad nebija neviena tukšs krēsls to 3 gadu laikā. Tā kā tur viņš bija patiesi karalis, pie kura pulcējās nācija. Tā tas bija. Viņš domāja ļoti daudz, un viņš bija daudz tālredzīgāks pat arī ideoloģiski, un mēs jau bijām ļoti atklāti, un viņš pret mani bija ļoti atklāts, ka viņš man, iedomājieties man, laikraksta cīņa, Latvijas centrāla komitejas orgāna, lauksaimniecības nodaļas vadītājam, Edgars Liepiņš nes grāmatas, kur ir rakstīts un vēstīts, ka Ļeņins ir slepkavs. Jūs varat iedomāties šo uzticēšanos, kādas mums bija šīs attiecības. Un es ar tādā laikā daudz kam ticēju, un mēs diskutējām, strīdējāmies ar Edgaru par to, ka es daudz ko no tām idejām pieņēmu, un tad viņš teica, kā tu vari būt, Ērika, tik naivs? Un viss to tā. Tā kā viņš redzēja, ar savu aso prātu, daudz dziļāk, pamatīgāk. Viņš nekad nerunāja par šīm lietām, ka neatkarīga Latvija un ka tas kaut kas tāds varētu būt. Gastronoma vista kārna, guļka nosprāgusi vārna, ožei. Milda ošņā to un cilā, kājas garas, miesa zila, ožei. Pēkšņi kāstu rauj no saujas, Milda nedod pretī kaujas, ožei. Atdai dura majā, kura neatdam samati dura. Viņam bija šis jau no sen dienām. Viņam vajag Volgu, viņam jaunāko modeli vajag.
mazais tievais Liepiņš lielā Volgā, bet tas viņam vajadzēja, un ar to viņš lepojās. Un tāpēc viņš gāja un ar savu neatlaidību gāja pie ļoti titulētām tā laika personībām, un viņš izdabūja, ka atkal ārpus kārtas ir, un ka to Volgu dabūja. Un toreiz, kad kā pateicību, ka viņš atkal pie Volgas ir ticis, viņš taču ministra padomē tam kolektīvam sniedz koncertu. Un tad bija ārprāts. Ka cilvēki ir smieklos, patīk, bet nedrīkst arī tā izpausties tur, tāpēc jau tā zāla auditorija bija daļai stindzinoša, pie kā Edgars Liepiņš nebija pieradzis. Šī tāda maza daļa īstenībā tikai no tā, kas, tā sakot, ir kaut kur pie manis, pie brāļa. Manuskripti, grāmatas, lūgu eksemplāri. To ir grūti saskaitīt tās dienas grāmatas kā tādas. Tie oriģināli ir apmēram šādi. Ja? Tās ir pierakstītas klādes sīkā rokrakstā, no kurām liela daļa nemaz nav arī saglabājušās. Šajā grāmatā ir sakoncentrēta tā visa esence par to, ko Edgars varbūt arī būtu gribējis par sevi nopublicēt. Jo visas jau tās dienas grāmatas, lai arī viņas tika pārskatītas un dedzinātas, bet tomēr viens eksemplārs tika saglabāts un rakstīts jau tika ar domu, ka tas tiks izdots. Kā tāds laika liecinājums, varbūt ne par to vienu ākstu tradiķi un aktieri tik daudz, kā par to laiku, kurā mēs esam dzīvojuši. Savukārt šī te, piemēram, ir koncertu programmas tāda grāmatiņa, ja, kurā ļoti labi var redzēt, teiksim, tas ir konkrēti Pasmaidas sirds gaiša kļūst, kas ir arī televīzijas ierakstā. Sākumu variants, jā, un pēc tam jau ir pārrakstīts nākošais variants ar piezīmēm, ka tas neiet, uz to nav reakcija, ka šeit ir jāliek kaut kas klāt un iestarpinājumi un dziesmu, teiksim, secības maiņa, ja. Ja noskatās šo koncertu, tad aizdomājas par to, kā viens cilvēks var to visu savu galvā salikt. Ne tikai radīt īstenībā viens pats un ne tikai šos tekstus sameklēt, salikt šajā secībā un iemācīties viņus no galvas un nodziedāt vēl, bet arī diktēt to savu vēlmi mūzikas autoriem un radīt šo skatuvisko tēlu un vadīt šos koncertus, ja? Ar kādu enerģiju vēl pie tam tas tiek darīts, nav daudz Latvijā, varbūt arī pat plašāk skatoties, nav daudz tādu cilvēku, kas kaut ko tādu ir spējīgi izdarīt. Kur jūs mani glabāsiet, žēlabās no mirušo? Kur jūs mani glabāsiet, žēlabās no mirušo? Mēs tevi glabāsim skaista rožu dārziņā. Tur mēs tevi glabāsim skaista rožu dārziņā. Tas bija tāds ļoti īpašs laiks, jo pērkons bija aizliegts pēc tā Ogres vilciena 85. gadā. Savukārt, man tas bija ārkārtīgi smags laiks. Pēkšņi kaut kur rudenī atskan zvans, tepat Krāsotāja ielā es to laiku biju. Vai komponista dzīvoklītis? Nē, dzīvoklis. Jā. Te viens aktierītis zvana.
Nu, un tā tas sākās. Jo, pirmkārt, viņam sākums tai tautas dziesmu programmai bija kopā ar Mārtiņu Braunu, bet tur cenzūra to visu viņiem nepieņēma, jo tur arī bija diezgan daudz nerādnās lietas. Tad viņš sāka mēģināt ar kaut kādiem mūziķiem. Laikam no Jaunatnes teātra, bet tas pārāk vilka uz lauku kapelu, tas viņam nepatika. Puti, puti, ziemelīti, kaladu, kaladu, Ziemassvētku vakarāji, kaladu, kaladu, klētī puti, rudzus miežus, kaladu, kaladu, stāvī bērus kumeliņus, kaladu, kaladu. Viņu visur aicināja vietējos tur ciemu kultūras namos un tādās pusslēgtos koncertos. Un šī programma kļuva leģendāra. Bija vairāk par 300 koncertiem, un kad Pērkons brauca uz Ameriku, šī programma tika izrādīta Latviešu namos. Un viena no lietām, kas mūs vienoja, bija, teiksim, tāds maksimālisms un perfekcionisms pat un atbildība pret savu darāmo, jo viņš strādāja pie savām programmām ārkārtīgi rūpīgi. Edgaram ļoti iepatikās punkroks. Viņš izdomāja stilistiski dibināt punkroka grupu. Un viss tas idejiskais pamats un literārais bija materiāli par 1905. Gada revolūciju. Ja. Ja tev kādreiz galvā deg liela doma, nedzis, lai jau deg, pelniem lielākā būs loma. Ja tev kādreiz galvā deg liela doma, nedzis, lai jau deg, pelniem lielākā būs loma. Bet ja tev aiz kastas domas, augsti sviedri, plusto pieres, kā bez omas, apkārt riec un smejas biedri, kā bez omas, apkārt riec un smejas biedri, kā bez omas, apkārt riec un smejas biedri, riec un smejas biedri, biedri, riec un smejas, biedri, 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 riec un smejas, apkārt biedri, Zvaigznītes atmāj, viena pēc otras, svētītiem rociņā stājas uz vats. Mīļa un lēna, kā māte pie bērna, nesama mieru. Tajā brīdī, kad bija šī viena no retajām uzstāšanās reizēm kopā kinodienās 86. gadā. Tas bija tāds ekspromts, ja, tāds eksperiments. Un tajā brīdī es tā ļoti konkrēti saskāros ar tām milzīgajām prasībām, kas tiek izvirzītas pret tiem cilvēkiem, ar kuriem viņš bija kopā uz skatuves. Ja. Tēvs bija viens no tiem cilvēkiem, kas nemēģināja saviem bērniem, teiksim, uzspiest kaut kādas lietas un vēl jau vairāk uzspiest skatuvi. Ja? Jo viņš jau pašā sākumā pateica, gribi nodarboties ar to, vai nu aizmirsti, vai nu tad pilnībā. Ja? Un ja tu tā domā, ka tur varēs tā ļurkāties kaut kā ar to un to, nē, viss, tad nav vērts galīgi. Ja? Un to, ko darīja, to
no sirds, un tādā brīdī, tāpat kā visas tās iemīlēšanās un tā, un to es tā man atmiņāju, ka es jums varu izstāstīt to. Nu, mūsu sadarbības laikā, ka viņš nāca pie mums un tā, un atkal iepazīstina ar savu nākošo. Un tad vienreiz, kad viņš atnāca viens pats, tad mana Anniņa teica, nu, Edgar, nu atkal, nu, cik tad var tā mainīt? Un tad viņš teica tos viedos vārdus. Anniņ, ja es varētu tā kā tu un Ēriks tikt pāri 3 gadu robežai, tad es tāpat kā jūs būtu laulībā nodzīvojis 30 gadus jau. Es puķes, man patīk šo brīdi, bet spēks un plašums un nemieris. Vai zini, kas jūrai ir skaists ik brīdi, tas mūžīgais plašums un nemieris. Nepuķes, man patīk šo brīdi, bet spēks un plašums un nemieris. Vai zini, kas jūrai ir skaists ik brīdi, tas mūžīgais plašums, tas mūžīgais plašums, tas mūžīgais plašums un nemieris. Sabiedrībā, lai ko runāja, ka pret visām sievām viņš bija galants, ka viņš atstāja dzīvokļus un palīdzēja, un pat vienai no tām, kur sagāja kopā ar citu, un viņš teica, nu viņi jau tādi trūcīgi jāpalīdz, tā kā viņš arī turpat. Un tad, kad es to biju pastāstījis, tad pēkšņi viena kundze pienākumu publiski teica, es esmu advokāte un es kārtoju Edgara mantojuma lietas. Un viņa teica, Hanberg kungs ļoti precīzi teica, nevienai no sievām nav nekāda pretenzija, ka visas šīs lietas ir nokārtotas. Mēs esam 4 bērni. Vecākais brālis ir Tils. Es esmu 1,5 gadu jaunāks par viņu. Un tā kā mums ir pusmāsa Nora, un mums ir pusbrālis Edgars. Nu, tas tā kā Liepiņš nav uz vietas sēdētājs, jā. Līdz ar to arī ar tām ģimenēm tās attiecības ir bijušas ļoti raibas. Var pievilkt bērnu, var pievilkt sievieti, var pievilkt vīrietis, viss var pievilkt. Valsts iekārta var pievilkt, bet tas darbs, ko tu dari, nemūžam tev nepievils. Nu, bieži vien tās sarunas nebija nemaz tas galvenais. Jā. Bieži vien tā spēja paklusēt kopā bija daudz būtiskāk nekā spēja izteikties. Un tas arī bieži vien liekas tas, kas pietrūkst tādā kontaktā ar daudziem cilvēkiem. Nevis tā spēja parunāt un izrunāt savu problēmu, bet kopā paklusēt par daudzām lietām. Un tas arī varbūt ir tas, kas man visvairāk pietrūkst. Nu, tādā sajūtu līmenī atceroties tēlu, ja šī kopējās paklusēšana. Sešdesmit gadi jubileja, kad viņi tojās, tas bija ļoti saspringts brīdis, tīri savstarpējo attiecību ziņā starp viņu un teātra galveno režisoru Šapīro. Jo Šapīro uzskats bija nenoliedzot viņa talantu kā ļoti augsts raudzes režisoram, bet viņa attieksme bija tāda, ka nam estradņiki nenužni. Un Edgaram netika piedāvāts teātrs. Un viņš izdomāja, man jubileja būs Meža parka estrādē. Un patiešām pie kaut kādiem tur, es nezinu, kaut kādi -9, -11 grādi, viegls sniedziņš nāca, tā estrāde bija pilna ar cilvēkiem, un trakais Liepiņš svinēja savu jubileju Meža parka estrādē. Grupa ārprāts 88 Latvijā. Un mūsu himnā Aspāzijā jaunais gads.
kad viņš svinēja savus 60 gadus, man bija 30. Un brīžam man likās, ka viņš ir jaunāks par mani kaut gan. Gadu starpība bija tieši 2 reizes. Nāc pargā ceļā, mūs vešas uz dzīves cīniņiem. Mēs neprasām tev līksmas dienas, lai paliek tās priekš nauduļiem. Mēs prasām tikai naudu vienu, kas gūta pašu pūliņiem. Mēs nežēlojam pagājību un vītušo tā cerību ar iegūstāmo nākamību. Mēs vērdzam jaunu derību, dot grūtīs nebeidzamo spēku. Šis savukārt ir periods, kad tika gatavot šī te ideja par Aldera ielas eksperimentālo skatuvi. Kā reiz tur Vijai Artmanē rakstītā vēstule, jā, Pauls Liepiņš Hanbergs. Ar atmodas sākumiem doma bija par to, ka viņam būs noteikti politiskais kabarē. Tātad Aldera iela, tas bija sākums, kur jau bija tū pie realizācijas visā lieta. Bija pat viens koncerts, notika Aldera ielas tajā namā augšā, tur notika, kad vēl bija šlaga uz tajos bērniņos, kur viņam tā telpa bija, un vēl nebija dēļa grīdas nemaz ielikts, jau bija pirmais koncerts jau notika. Bet kāpēc tur sagāja dēlī, es to nevaru saprast. Daudz, ko jau tanī laikā, ko ierosināja Edgars, sāka uztvert kā neiespējamību. Tāpat kā zem Vērmaņa dārza šos pagrabus un augšā teātri, jo viņš jau bija milzīgs fantazētājs. Un cilvēku un arī vadošās personības noklausījās un ar smaidu piekrita, ka tā varētu būt, bet tā viss palika, noplaka, un tas viņu ļoti sāpināja un kaitināja. Viņam bija ko teikt. Jo viņš bija pirmais, pirms visām tām atmodas šitām te runām, viņš bija pirmais, kurš Dobels estrādē pateica, ka es nogriezīšu bārdu. Tad, kad izies pēdējais Krievu zaldāts no Latvijas laukā. Tad tik viņš nogriezīs bārdu. Tā ir, tu saproti, ka tā nav poza, bet tā ir iekšēja, tā ir, respektīvi, viss, ko viņš darīja, tas bija fanātiski. Ja nu reiz Edgaram bija atvēlēts tas āksta tā sakot, uzvalks jau no teātra laikiem, jā. Viņš ļoti labprāt arī viņu pieņēma, jo viņš saprata, ka caur to viņš spēja pateikt daudz vairāk nekā viens otrs cits cilvēks. Jā. Un caur to viņš var nest šo patriotismu sajūtu tiem citiem cilvēkiem, kas nāk uz tiem koncertiem vai izrādēm. Viņš caurām dienām sēdēja pie visiem šiem saviem sīkrakstiņiem tādiem, ja, dzēra kafiju, pīpēja savā mazajā virtuvītē vai skultē, zālienā, ja, un nepārtraukti ģenerēja tās idejas. No Gunāra Jāņa Liepiņa mašīnas nāk ārā ritīgi malta. Redzi? Jā, nu apskatīs, man patīk, es nezinu. Gunārs Rozenbergs bišķiņ mazākiem burtiem gan rakstīt, bet to tu piedosi. Jā, bet tu esi tieši apakš manis. Nē, tas ir pats par sevi saprotams.
Labi zini. Iepazīsimies, meitenēm koka tupeles ir. Kamēr mēs turpināsim to koncertiņu, jo ar jums runās pats pilsētas mērs. Lūdzu, nāc laukā un beidz makšķerēt foreles. Nāc, Aivar no meža laukā. Lūdzu, pilsētas mērs, pa kuru tu pusē? Kāpēc jūs domājat, ka no tās puses saukt, nu, tu esi te. Tā arī jābūt, kur negaida, tur tu esi klāt. Lūdzu, Aivar. Edgar, brauc makšķerēt foreles. Vienreiz es braucu, tu teici, ej pa kreisi, es aizgāju pa kreisi, bet izdarādās foreles pa labi. Pardon, tagad es kopā ar tevi. Paldies, tu nostājies pie tā meitenēm, meitenes pasniegs puķes. Pilsētas mēram puķes, meitenes puķes. Jā, visas 5, jā. Lai tiek zēnam tas prieks, man jau diezgan. Tas bija pavisam citādi, jo šeit pats Edgars rotaļājās ar slavenībām kopā esot. Tajā brīdī varbūt, ka radīsies kaut kas, jūs kaut ko gribēsiet teikt. Jā. Tā, un tad būs tā jūsu skola iet mums ļoti patīk, ja? Un tad Olga būs kaut kāds veltījums, Maija veltījums, un tad nāks tāds reklāmas tikšanās, ka šitā ir reiz, es teikšu pa to Čekavu un Klaņģu kalnu un tā tālāk, un tad nodziedās šito, tur kalniņā pie Čekavas stāv lielas vecas pēdas. Visu dziesmu? Jā. Bet mēs jau vārdus nezinām. Nē, nu jūs nezināt, kas būtu jau labi, ja jūs varētu norakstīt. Karalaukas sliedes. Tas jau bija daudzu slavenu, dažādu izpausmu salikums kopā. Un tas bija tas galvenais. Un plus vēl es, Edgars Liepiņš, un tad mēs braucam pa Latviju un visus uzrunājam. Un tā kā toreiz, tādā laikā visi šie konkursi, Miss Latviju un pārējie, tad tie jau bija tādi notikumi, kas publiku piesaistīja. Bet tas jau bija pavisam citu raksturu uzvedums. Kad šajās pārpildītajās zālēs viņš uzrunāja nāciju, es nebaidos teikt nāciju, jo viņš bija nācijas aktieris estrādes numur 1. Kad tad viņš jutās kā karalis, un pārējie bija gan šie orķestri, gan Hānbergs, gan visi tie kalpoja viņam. Tur viņš bija karalis, bet tiklīdz viņš no skatuves bija nost, un beidz uzrunāt skaudru un smīdinādams nāciju, tad viņš meklēja, kā vēl izpausties, kur un kā būt noderīgs. Un šajos neatkarības pirms impulsa laikos un neatkarības visās šajās pārvērtībās, tad viņš vairs nebija viens. Tad šī atļaušanās izpaudās daudzos virzienos un no dažādiem avotiem. Jo viņš ar šādu atļaušanos estrādes, viņš bija viens kā karalis tanī laikā. Tā brīvestība pārņēma valstu un cilvēkus, un viņš vairs nebija karalis visās šīs juku laikos, pārvērtību laikos savā estrādes tādā. Edgars Liepiņš, ka visa nācija ģīpst aiz prieka. Un viņš tad sāka kļūt aizvien trauksmaināks, aizvien nervoznāks, aizvien saraustītāks. Kā viņš varētu būt noderīgs kā estrādes mākslinieks uz pārpildu zāles. Un tāpēc jau aizgāja līdz galējībām, kad viņš kopā ar Antu Liedskalniņu cirkā šo programmu. Un tas jau bija izmisums.
Tā 100 reiz tu krāšņāka man. Es aizgrābs uz tevi skatos. Man tik tos dvēseli izdvašot tavos mīļajos matos. Mīli un tu radīsi brīdumu. Bez šaubām. Kūtī dzimu, kūtī augu, kūtī man visi prieki. Bet par to vēlāk. Jā, par to vēlāk. Jā. Nakts ir gara, mūsu laika diezgan. Bez šaubām mums laika diezgan. Nakts ir gara, nav ko steigties. Jūs redzat kādu mīlestību. O, nu nāc pabučoties. Ko? Negribi? Padomā, ko atbučojies jau? Ko? Vai tev bailes, ko? Nekas, visu labi. Re, nāc tuvāk, Andrija, šitā. Nu, viņa ite neko. Viņa tev pat cepur no galviņas neplēsīs no. Jā. Es atceros, kad mēs sēdējām balkonā ar blakus ar Māju Augstkalnu un kā viņa ar pārdzīvoja to, kā, nu, kad cik tālu ir jāiziet jau ārpus šiem līdzšinējiem augstajiem kritērijiem, kas bija iestrādē Edgaram, kad cirka izrādē, ka nav vairs tas Edgars. Un tad viņš nonāca tik tālu, ka viņš dziļā nopietnībā domāja, ka jaunos apstākļos varētu būt arī valsts prezidentam Guntam Ulmanim galmākas mūsdienu versijā. Un viņš pat bija izdomājis, kā tas varētu būt, kad gan preses konferencēs, gan svinīgajās pieņemšanās, ka visur viņš būtu tā kā galmā, kā savā laikā, kā strādāja šī āksta, un ka viņš varētu. Viņš pildīgi iztēlojās, viņš fantazēja un stāstīja par to, ka gan prezidenta pilī, gan citur, un kā viņš braucienos pavadīja viņu. Un viss, ka tāds pasaulē nebūtu šodien nevienam prezidentam, nevienam premjeram, nevienam nebūtu tāds. Un ka Guntis Ulmans būtu ieguvējis. Un Guntis Ulmans jau uz to skatījās ar izbrīnu un domāja, ka estrādes mākslinieks tik populārs, ka tas ir atkal sava veida dialogs ar prezidentu, Edgara Liepiņa garāka, ka tas ir, veldzīšana, humors. Un tad tik viņš arī saprata, ka tas ir nopietns piedāvājums, un tad arī Guntis Ulmans palika nopietns, ka tā ir neiespējama. Tā kā mēs bijām te divi pēdējā vasarā, tad mēs pārspriedām visu, par ko vispār dzīvē vien var runāt. Mēs dievu brāķējam, cilvēks lamājam. Tā ir kā jau, šnabdi, ka viņš vairāk nedzēra. Tas bija vienīgais mīnus. Un ja nav kārtīgi šnabi iedzērs un nevar cilvēks lamāt daudz. Par politiku mēs maz runājam tomēr. Viņam tā bija tāda, kā tā teiks, tie visi sūdi brāļi, viņš saka, tur jau nav ko runāt, par to nav ko laikā, bet viņam patīk par skuķiem runāt. Man meitenēm mēs spriedām daudz. Jā, bija ar ko atcerēties. Mums bija labas attiecības, tas bija tādā pēdējā vasarā, vai ne? Uzreiz pēkšņi viņš kaut kā atslēdzās no manis, jo viņš bija uzrīkojis talku, vai ne? Un pat cik man diezgan tāda cēlīga mēli ir, vai ne? Viņš baidījās, ka es viņu nesāku šilpēt cauri, tad viņš klusēja to nedēļu ar mani, tā tikai skatījās pār pa sētu. Tā viņš sasausē tādas tīņas, te bija daudz tie tīņi, cik es domāju, kā 10, 15, vai ne, te gāja augsti. Faktiski tās darbs, ko viņi izdarīja, nebija nekas redzams no tā darba. Katru vakaru, katram čaliem vajadzēja likt piecīti. Lūk, un kad tas koncerts pagāja, tas jau arī bija faktiski kā koncerts, vai ne? Tad viņš tiem čaļiem tur dziedāja, stāstīja anekdotus, viņam patika, ja viņam apkārt ir bars, kas viņu apjūsmo, par viņu priecājās un smējās. Tā viņš izirgā. Tā tas gāja apmēram nedēļa vai pusotra, un tad čalieši jūt, ka šim naudas vairs nav. Tas bija čau vienā vakarā, visi pazūd, un pagalms sapostīts bija, mans sēdz salauzts.
Zorgs. Tāds kā. Šitas. Alvas pikucis. Nē. Lai arī viņš pats bija, zināmā mērā dīvains cilvēks, un arī viņa aiziešana bija tāda visai dīvaina, tad nevienam no tuvākiem cilvēkiem nebija liels vēlms iespaidot šo procesu, jā, un arī nekādas lielas varēšanas, jo Edgars ir pats sev noteicējis, jā, bijis daudzus desmitus gadus, tad nevajadzētu iedomāties, ka kāds varēja kaut ko tajā visā mainīt, jā. Kad es biju aizbraucis pie viņu slimnīcu, tad jau viņš vairs nerunāja kā cilvēks, lai viņš pa kaut kādiem kosmosiem spried, jau viss jau tāds, un noķēra otru tādu pašu, tad atkal noķēra to doktoru Šmiti, kas viņš bija doktors vai kas nebija. Jā, un tas nebija labāks. Tas man ar naktī zvanīja no kosmosa tur, un tur ja bija vispār interesanti laika tāda. Jā, un tā viņi apdivi ar startēju uz to kosmosu viens pēc otru. Paldies par augustu! Vēl joprojām gaidu. It nekā vairs šonakt negaidot. Varbūt, ka tu pati arī baidies. Mīlēt mani nemīlot. Smej mans pajaco, smejas Kolumbīne. Ir viņas lūpas asins sarkans vīns. Smej mans pajaco, jo tu labi zini, ka Kolumbīni skūpsta arlekins. Ka Kolumbīni skūpsta arlekins. Te nu viņš ir ar savu mūžīgo jautājumu. Haidī, kas ar mums būs tālāk? Upē naktī pīles kliedz, un tu arī neiemiedz. Tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc. Lūk, kas šeit ierodas vēl 12 gadus pēc tā saucamās fiziskās nāves, ka te ierodas pārsimt cilvēki. Par to man ir vislielākais gandarījums. Arī sāpēts. Izeju no mājām klus, zvaigzne spīd un dubli dus, un var skaidri redzēt laimes naudu. Es atgriezīšos pēc 60 gadiem tātad. Manam priekšpēdējam dēlēnam, Edgara dēlam Liepiņam, būs 66 gadi. Tas tik tādā klusumā, tik no malas izliekas, ka raudu. Tas nekas, ak, tas tik tā, tas tik tādā klusumā, tik no malas izliekas, ka raudu. Tas nekas, ak, tas tik tā,
tas te tādā klusumā, kāpēc jau tam nevar zināt, kāpēc.